Es tev gribēju jautāt, un es nožēloties nepajautātu, kā tam tikt pāri? Kā tu tiec galā ar to, kas notiek dzīvē tāds, ar ko galā praktiski, man liekas, nevar tikt vispār? Ko nozīmē tikt pāri? Aizmirst to nevar. Beigt par to pārdzīvot nevar, bet tu vari skatīties no citas skatu punktu, un tev ir jābūt pārliecībai, ka ar to viss nebeidzās. Ka tev ir jāiet tālāk, un tev ir jādzīvo savu dzīvi. Un es domāju, ka tas ir arī atkarīgs no tā, kādas ir bijušas attiecības. Vai tajās attiecībās tu esi bijis nenormāli atkarīgs no tā otra cilvēka, vai tu esi attīstījies kopā ar viņu paralēli un saglabājis to savu es. Un nekas jau nebeidzās. Lai skatītāji vairāk arī saprastu, par kādu zaudējumu ir runa, tad Liena ir pazaudējusi savu tuvāko draugu un mīļoto cilvēku. Gadu atpakaļ, jā, man nomira vīrs. Mēs bijām kopā 10 gadus. Mums ir meitiņa kopīga. Jā, un... Bet tātad tu apzinies, ka tas, tu nekad tam netiks pāri, tu ar to vienmēr sadzīvos. Un tu meklē vienkārši veidu, kā to izdarīt labāk. Nav, lai cik jocīgi tas neskanētu, nav nekādas, nav sāpes iekšā. Nav manī sāpes. Tas ir baigais temats. Man bija vienkārši iekšā pārliecība. Un tas bija ļoti atkarīgs arī no tā, kāds bija mans vīrs. Mums arī bija ļoti netradicionāls, var teikt tā, bērs. Var sakot, es biju, mums bija ļoti, es domāju, nekas augstāks nevar būt. Mums bija vienkārši lielas attiecības, liela mīlestība. Un es zināju viņu pilnībā, es zināju, kāds viņš ir, un viņš zināja mani. Un līdz ar to viņš bija ļoti dzīvespriecīgs, karstasinīgs, tāds ļoti spilgs un liela personība. Un es zināju, kāds viņš ir, un es zināju, ka mēs bijām ļoti atklāti, un viņš bija ļoti spēcīgs un vīrišķīgs, lai viņš varētu runāt par savām bērēm, par nāvi. Un viņš teica, es negribu nekādas, lai man zemē aproku, un es negribu, lai kāds nāk uz manām bērēm melnās drēbēs. Un es to visu pārņēmu, un man likās, ka es kļūstu tā kā daļa no viņa, ka man tā visa tā viņa, tā sajūta, tas, kāds viņš ir, es to visu sajūtu un pārņēmu, un man bija pilnīgi tā savu taisnību, ka mēs darām tā un tā, un es stāvu taisnu muguru, un es eju uz priekšu, es nepadodos, man ir bērni, man ir māja, es faktiski biju tā, kas visus radus savācu kopā, nekādas tādas baigās raudāšanas, nekādas, labi, visiem grūti, sāpīgi, labi, izraudās un pietiek, bet mēs dzīvojam tālāk. Un viss notiek, bet tā arī ir. Tik daudz par šito gadu, taisa tagad 20. maijā būs gads, kā viņš ir miris, bet šā gada laikā ir tik daudz, kas noticis manā dzīvē, tik daudz viss kaut kā krāsaini un tādas jaukas lietas. Bet tas ir tāpēc, ka es nenoslēdzos, es nepieliku punktu tam, ka jā, man vīrs ir miris, tas ir trausmīgs zaudējums, bet es nenoslēdzos. Mana dzīve ar to nebeidzās. Jā, tas bija mūsu ceļš, kas mums bija jānoiet kopā, bet man ir jāiet tālāk. Un es zinu, un es ticu, ka viss būs lieliski, un tas jau ir pierādījies.